Esiet sveicināti Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā tiešsaistes darba iespēju dienā tirdzniecības jomā. Es esmu Andris Segliņš un pārstāvu Nodarbinātības valsts aģentūru. Nodarbinātības valsts aģentūra šogad jau ir rīkojusi 5 šādas nozaru tiešsaistes darba dienas, kurās piedalās darba devēji, kuri meklē attiecīgās jomas personālu. Darba devēji iepazīstina ar saviem uzņēmumiem, ar darba iespējām uzņēmumos un nepieciešamām prasībām potenciāliem darbiniekiem. Šodien notiek šī gada noslēdzošā darba diena, kas ir tieši tirdzniecības jomai. Iepriekš mums ir bijušas darba dienas, kas ir veltītas lauksaimniecības nozarei, būvniecības nozarei, transporta un loģistikas jomai, veselības un sociālās aprūpes jomai, kā arī valsts pārvaldē. Šodienas pasākumā mums piedalīsies 4 darba devēji. Tie būs A birojas Maxima Latvija, uzņēmums Depo D un uzņēmums Kesko Senukai Latvija. Gribu arī piebilst, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā šobrīd ir reģistrēts vairāk nekā 400 vakances tieši tirdzniecības jomā, un tās ir gan vakances, kuras ir tradicionāli tirdzniecībā, tās ir veikalu kasieri un veikalu pārdevēji, gan arī tādas vakances kā tirdzniecības pārstāvi, tirdzniecības aģenti, pārdošanas konsultanti, kā arī tirdzniecības jomu apkalpojošo profesiju pārstāvi, kas ir grāmatveži, uzskaitveži un noliktavas darbinieki. Iepazīties ar šiem darba piedāvājumiem jūs varat mūsu Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. Un tagad sākam darba devēja prezentācijas, un kā pirmiem gribu dot vārdu uzņēmumam A birojas, kurus pārstāv Ineta Laizāne. Labdien! Mans vārds ir Ineta Laizāne, un es pārstāvu A birojas. A birojas ir vidējs Latvijas uzņēmums, kurā šobrīd strādā jau pāri 85 darbinieki, un mēs esam uzņēmums, kas darba tirgu jau ir 22 gadus un pakāpeniski attīstās. Es paralēli uzlikšu savai prezentācijai, savai runai arī prezentāciju, lai cilvēki var vairāk saprast, redzēt, tātad atpazīt mūsu uzņēmumu logo, jo mūsu uzņēmums pamatā, tātad mūsu uzņēmums pārstāv 2 zīmolus, Birojas LV, un viņš pārstāv ērtu dzīvi. Vienu mirklīti. Un otrs zīmols, ko mēs pārstāvam, ir ērta dzīve.lv. Ko dara A birojas ikdienā? Tātad mēs apkalpojam vairāk jau kā 6–7 tūkstošu klientu. Klienti ir visā Latvijā, un ikvienam uzņēmumam ir nepieciešams, ka viņa darba vietā tiek nodrošināts kancelējas preču piegāde, tiek nodrošināta dažādu saimniecības preču piegāde, tiek uzlikti roku dezinfekcijas līdzekļi, tiek sagādāta kafija, tēja. Tātad viss tas, ar ko mēs ikdienā birojā nāks mums strādāt, dzeram, ēdam, to visu piedāvā mūsu uzņēmums, un šis te, mēs vispār esam viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Papildus pēdējos gadus ir nākusi klāt arī tas, kad darba devējiem interesē iepirkt dažādas pārtikas produktus saviem darbiniekiem. Un šī brīža lielākā aktualitāte tomēr ir roku dezinfekcijas līdzekļi un arī paša biroja dezinfekcija. Šeit ir īsumā rādītāji par mūsu uzņēmumu. Šobrīd vidējais apgrozījums ir 7,8 miljoni, un tātad ar to mēs arī lepojamies tā vienu mirklī. Šobrīd mums ir 12 tirdzniecības pārstāvi, bet vakance vispār mums ik pa brīdim mēs liekam iekšā vakances, jo pieaugot pieprasījumam tieši tirgū, mēs arī paplašinām savu darbinieku loku. Konkrēti tirdzniecības pārstāvs. Tirdzniecības pārstāvs pie mums strādā
attālināti, kā arī tie, kas klātienēs tais brīžos, kad ir nepieciešams ar klientu jau precīzāk vairāk izrunāt, ko tad viņš vēlas. Jo tirzniecības pārstāvju prasības darbu, izzināt maksimāli, saprast, kā klients strādā ikdienā, ar kādas preces viņam nepieciešams, kas viņu ikdienu darbā padarīt vēl ērtāku. Šie ir pamata darba pienākumi tirzniecības pārstāvim. Tirzniecības pārstāvis tātad pie mums, dodoties pie klienta, viņam ir diezgan jāzina plašs klāsts no visiem tiem pakalpojumiem, ar kuriem nodarbojas A-birojas. Tātad viņam ir jāzina informācija gan par kafijas automātu nomu, gan par higienas preču uzstādīšanu un uzturēšanu. Viņam ir jāpārzina galvenajās līnijās biroja tehnikas un drukas iekārtas pakalpojums, plus tādas specifiskas lietas, kā vēl svaigu augļu piegāde, pārtikas piegāde, ziedu piegāde, dažādi veidi. Līdz ar to tirzniecības pārstāvja viena no galvenajām prasībām ir tā, ka viņš ir komunikabls, spējīgs komunicēt krievu valodā, un viņam būtu, galvenā lieta, ka viņam ir jābūt spējīgam atcerēties daudz informācijas. Tā ir. Mums šobrīd ir jau laba sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru algu subsīdiju programmā bezdarbniekiem. Līdz ar to mums ir jau 6 kolēģi pie mums, kuri strādā, tātad viņi nāk no nodarbinātības atvērtā tirgus, viņi ir bezdarbnieki, un pirmajos 3 mēnešos nākot šeit strādāt, darbinieks saglabā savu bezdarbnieku statusu. Tas ir tagad tāds drošības pilvens gan darbiniekam, kurš mācās apgūst jaunos darba pienākumus, gan arī darba devējam. Līdz ar to ir šobrīd laba sadarbība ar Nodarbinātības aģentūru, un tas ir tāda laba lieta šobrīd, jā. Tā ir, tā kā īsumā, plus papildus varētu vēl izstāstīt tādu lietu, ka papildus tirzniecības vakancē, par ko šobrīd ir šodienas tikšanās, paralēli arī mēs regulāri meklējam darbiniekus arī citās jomās, kā piemēram kurjeri, noliktavas darbinieki, grāmatvedības darbinieki. Tā ir, bet šobrīd mums ir atvērta vakance tirzniecības jomā. Paldies, Inete, par stāstījumu. Gribēju uzdot jautājumu, teicāt, ka attālināti arī jūs piedāvājat šo darbu. Tas nozīmē, ka būtībā no jebkuras vietas Latvijā var pieteikties uz jūsu vakanci. Un galvenais, lai cilvēks ir komunikabls un spējīgs strādāt ar lielu informācijas apjomu. Jā, īpaši svarīgi tas ir šajā Covid laikā. Mums ir daļa darbinieku, kas darbu dara attālināti, tātad viņiem ir visa pieejamā sistēma, darba devēja dators, viņam ir vajadzīgs tālrunis, un viņš veic darbu attālināti. Ja šis te darbinieks jau ir ar pieredzi un zināšanām, viņš ļoti labi pārzina uzņēmumu pakalpojumus, viņam ir savs klientu portfels, tad nav nekāda problēma darbiniekam veikt arī darbu attālināti. Jā, sākumā jebkuram darbiniekam ir apmācību laiks pie mums sākot darbu, jā, diez vai tas ir jaunais darbinieks, kuram uzreiz ļaus attālināt strādāt, ja vien, nemainīsies kaut kas krasi valstī, jo apmācību laikā tirzniecības pārstāvs A-birojā apgūst ļoti daudz tādas iekšējās informācijas. Kā jūs jau dzirdējāt, mūsu uzņēmums piedāvā vispār visplašāko klāstu no jebkādiem biroja pakalpojumiem, līdz ar to jaunajam darbiniekam
ir ļoti daudz jāapgūst, daudz nianses jāizprot. Apmācību laiks apmēram ilgst arī tie 3 mēneši, jebkuram darbiniekam ir mentors vai vadītājs, kurš to dara. Līdz ar to viņš jūtas droši šajā apmācību laikā, bet beidzoties pārbaudas laikam un jau iestrādājoties, ir iespēja darbu veikt attālināti, kā to dara arī mūsu daži kolēģi šobrīd. Jā. Jā, un vēl gribēju pajautāt jautājumu, vai arī ir kaut kādi bonusi, kā apdrošināšanas vai kaut kas tāds jūsu uzņēmumā pieejams? Jā, mūsu uzņēmums jau kuro gadu pēc kārtas visiem darbiniekiem, gan pēc pārbaudas laika, jo sākumā ir sevi jāpierāda, nodrošina ar veselības apdrošināšanu, plus arī mūsu atalgojuma līmenis darba tirgū ir vidējs un uz augšu. It sevišķi vēl tirzniecības pārstāvim, jo tirzniecības pārstāvis pēc pārbaudas laika pie mums strādā, kā jau tirzniecībā tais rasts, uz daļu no fiksētā atalgojuma, un otra daļa ir no mainīgais. Un mainīgais atalgojums ir atkarīgs no tā, cik daudz darbinieks izdara konkrētajā mēnesī. Mums ir darba uzdevumu plāns uzlikts katram darbiniekam, un līdz ar to tirzniecības pārstāvja atalgojums ir atkarīgs no tā, cik daudz viņš izdara, cik daudz viņš paveic. Mēs iedodam instrumentus savam darbiniekam, un darbinieku ziņā ir tas, cik viņš pats daudz sev nopelna algu lielu mēnesī. Jā, paldies par izsmeļošu informāciju. Un tālāk es gribu dot vārdu nākošam mūsu uzņēmumam, Maxima Latvija, kuru pārstāv Marina Grīnberga. Lūdzu, Marina. Sveiki visiem! Prieks būt šeit, piedalīties šajā pasākumā. Prieks, ka ir rasta iespēja pastāstīt uzņēmumiem par šā brīža situāciju, kas norita pašos uzņēmumos, kas uzņēmumos ir aktuāli. Es pārstāvu uzņēmumu Maxima Latvija, esmu no personāla vadības daļas. Visiem noteikti ir jau zināms uzņēmums Maxima Latvija. Pirmais, kas nāk prātā, noteikti tie ir veikali. Tad uzņēmums ir mazumtirdzniecības uzņēmums. Šis ir lielākais Baltijas uzņēmums, kā arī lielākais darba devējs Latvijā. Lai mazliet vairāk pastāstītu par pašu uzņēmumu, par to, kas mums šobrīd ir aktuāls tieši darba tirgū, tad arī nošērošu prezentāciju. Tā, ceru, ka ir redzams. Tā tad Maxima Latvija uzņēmums. Kā jau minēju, tad uzņēmums ir lielākais privātais darba devējs Latvijā, kas nodrošina vairāk kā 7300 darbiniekiem darba vietas. Mēs esam ļoti strauji augošs mazumtirdzniecības tīkls ar jau 176 veikaliem. Neapstājamies, plānojam atvērt arī vēl jaunus veikalus, līdz ar to darbspēks mums ir nepieciešams un būs nepieciešams. Būtiski ir tas, ka uzņēmums ir godalgots kā mīlētākais zīmols Latvijā, tā arī Baltijā. Šis apbalvojums ir ļoti mums mīļš un dārgs, jo mēs ļoti rūpējamies un cenšamies, lai tiešām mūsu klientiem būtu pieejamas tās preces, pēc kurām viņi alkst, lai šis preču sortiments būtu labs, plašs un arī, protams, par izdevīgām cenām. Tā kā cerēsim un centīsimies saglabāt arī šo godalgu. Jā, kā jau iepriekš arī minēju, mēs neesam tikai veikals. Maxima Latvija uzņēmums darbojās 4 jomās. Tad primāri un lielākā joma ir šī tirzniecība. Lai nodrošinātu tirzniecības darbu, mums ir arī darbs loģistikas jomā. Mums ir 2 lielas loģistikas noliktavas. Viena atrodas Olainē, kas ir vairāk tāda kā augstā režīma noliktava, kur glabājās augļu, piens un tādas pārtikas lietas. Un otra ir Ķekavas novadā Abras. Ja, tur
ir vairāk sausā pārtika. Tā kā šajā nozarē arī darbojamies diezgan aktīvi, un arī šajā nozarē mums ir nepieciešams darba spēks. Noteikti ir arī pamanīts mūsu veikalos mūsu paša zīmols Meistara marka, kas ir pārtikas ražošanas zīmols. Tad paši arī gatavojam ēdienus, konditoriju, kulināriju, svaigas gaļas izstrādājumus. Arī šajā nozarē mēs darbojamies diezgan plaši. Ir ļoti daudz pārtikas ražošanas cehu, tieši 3X Maksimas veikalos un 2X Maksimas veikalos. Kā arī, protams, administrācija. Administrācija tie, kas tad nodrošina, lai tirzniecība, loģistika un pārtikas ražošana spētu efektīvi strādāt, viņiem palīdzot tajā. Jā, minu jau, kad vakances mums aktuālas ir. Mazumtirdzniecība ir ļoti strauja nozare, ļoti dinamiska un mainīga. Līdz ar to vakanču mums ir, protams, vairāk tieši tirdzniecības jomā. Šobrīd gan šī brīža situācijas dēļ visā pasaulē un arī valstī kopumā mēs orientējamies uz tādām kā 3 mamatu grupām, jeb vakancēm, kas ir veikala vadītājs, maiņu vadītājs un kasieres pārdevējs. Kāpēc varbūt akūti tieši šī amati, jo šie ir tie darbinieki veikalos, kuri tad nodrošina efektīvu darbu tā, lai klients patērētu mazāk laika veikalā, paņemot savu vēlamo preci, ātri norēķinoties pie kases, bez drūzmēšanās, bez garām rindām un dotos prom māju, samazinot šo uzturēšanās laiku konkrēti veikalos. Jā, veikala vadītājs minēju iepriekš, kad mēs attīstamies un turpinam attīstīties, varam jaunas veikalas, līdz ar to arī mums ir aktuāls vakances veikala vadītājs, ir veikala direktors, kas tad vada šos te veikalus. Orientējoši pagaidām šie ir 1X veikali, tad, kurus mēs varam vaļā un kur mums ir nepieciešami veikala vadītāji. Jā, tad nākamā joma, protams, ir šī loģistika, kas tad nodrošina mums preču apriti veikalos, nodrošina, lai preces no noliktavas tiktu aizvestas uz veikaliem, tad tās efektīvāk un ātrāk tiktu izvietotas plauktos. Uz doto brīdi mums noliktavā ir nepieciešami preču komplektētāji. Šobrīd gan šie preču komplektētāji ir nepieciešami mūsu noliktavā Abras. Ir arī krāvēja vakants, bet tās ir, ja nemaldos, viena. Līdz ar to tad, mēs šobrīd koncentrējamies uz preču komplektētājiem, kuri tad pēc noteiktiem principiem sakomplektē šīs preces, ja paletes, lai veikala darbiniekiem jau tālāk saņemot viņus veikalā būtu ērti un parocīgi izvietot veikala plauktos. Kā nākamā nozare, joma, kurā darbojamies aktīvi, ir šī pārtikas ražošana. Kā jau minēju, tad pārtikas ražošanas cehi mums atrodas lielākajos Maksimas veikalos, Maksima 3X veikalos. Pārtikas ražošanas cehs nodarbojas ar pārtikas gatavošanu savam veikalam, gan arī uz izvešanu citiem veikaliem, visiem pārējiem tīkliem. Darbs arī ir dinamisks, intensīvs. Šobrīd mums aktuāls ir vecākais pavārs. Tā kā aicinām noteikti pievienoties komandai un arī kulinārs. Kopumā vakances arī ir mainīgas, interesē arī pavāra vakances, ja ir arī tādas. Kopumā mēs orientējamies uz cilvēku, kuram ir interese par ēst gatavošanu, kurš mīl gatavot ēdienu. Ja ar deksmi acīs to dara un interesējas par pārtiku, pārtikas ražošanu kā tādu, tad arī šādas cilvēkus aicinām noteikti pievienoties komandai. Neatkarīgi no tā ir vai nav pieredze, jo mūsu profesionāļi, kas strādā šobrīd pārtikas ražošanā, noteikti sniegtu to pieredzi un zināšanu šajā jomā. Tad dodam iespēju augt un attīstīties šajā nozarē. Jā, tātad arī administrācija. Protams, arī mums pašā galvenajā birojā ir vakances. Tās gan ātrāk mēdz noslēgties, tāpēc viņas varbūt šeit uzreiz arī neuzskaitīju, bet tomēr, ja ir interese par kādu no administrācijas vakancēm, jeb darbiem, tad droši var aplūkot mūsu uzņēmuma mājaslapa vakants.maxima.lv. Tur tad ir šīs aktuālākās vakances konkrēti administrācijā.
Un arī par administrāciju runājot, tad mums ir 19 departamenti, dažādu nozaru. Šeit varbūt mēs tikai neaprobežojamies ar varbūt grāmatvedību, tirzniecības tīklu pienākumiem, bet mums ir arī nekustamā īpašuma un eksploatācijas daļas, mums ir celtniecības daļa, mums ir inženieri, tā kā grāmatveži, mārketinga joma, IT nozare, tā kā droši aicinu pievienoties, izskatīt arī mūsu vakanču piedāvājumus. Jā, tas ir tā kopumā par mūsu aktualitātēm šobrīd, tieši darbinieku piesaistīšanas jomā. Šeit ir maza tāda kā infografika par to, ko uzņēmums sniedz mūsu darbiniekiem, bonusi. Protams, kas ir tāds pats nozīmīgākais, ko gribu uzsvērt, tieši šī veselības apdrošināšana. Veselības apdrošināšana ir pilnīgi visiem darbiniekiem vienāda, un tā tiek piešķirta pēc 6 nostrādātajiem mēnešiem. Ir arī citi bonusi, kas ir šeit norādīti, bet, protams, aicinu arī apmeklēt mūsu mājaslapu, kur viss ir aprakstīts kopumā gan par uzņēmumu, gan par bonusiem, par vakancēm, kā arī, ja gribas tagad un tūlīt uzzināt informāciju par darba iespējām, par vakancēm, atalgojumu uzzināt, darba grafikus, droši aicinu zvanīt primāri par bezmaksas tālruni, kas ir norādīts šeit pat. Manas kolēģis, personāla atlases speciālists noteikti atbildēs uz jebkuru jūsu jautājumu. Un, protams, drīkst un varat arī rakstīt uz e-pastu darbs@maxima, bet varbūt pieminēšu to, ka rakstot e-pastu šo te e-pasta adresi, iespējams atbildi varbūt netiks saņemta no mūsu puses uzreiz tajā pašā dienā, varbūt tas būs nākamajā vai aiznākamajā dienā, bet atbildi noteikti būs. Tāpēc, ja gribas uzzināt tagad un tūlīt, tad aicinu zvanīt. Jā, tas tā kā ir no mūsu puses, tas tā aktuālākā informācija un droši pievienojieties. Paldies! Varbūt nepieminēju, vienu varbūt tad labu niansi par to, strādājot Maksimā, ko pati esmu secinājusi un novērtējusi, kad mums nevienmēr primārais ir tā cilvēka, ja darbinieka iepriekšējā pieredze, bet mums ir ļoti svarīgi tas, lai darbinieks ir ļoti motivēts, šis cilvēks darīt konkrēto darbu, ko viņš ir izvēlējies, konkrēto jomu, un lai viņam ir interese un motivācija to darīt un lai tā deksme acīs, jo, ja tas viss būs, tad mēs noteikti par pārējo parūpēsimies, sniegsim šo te praktisko pieredzi un zināšanas konkrētajā jomā, jo uzskatu, ka Maksima ir tik liels uzņēmums un tik dinamisks, ka šeit var iegūt ļoti vērtīgu pieredzi. Tā kā jā, paldies! Paldies, Marīnā, par prezentāciju. Ļoti interesanti un izsmeļoši. Gribēju pajautāt par tādu lietu, redzēju, ka mums ir vakances, arī daudz vakances ir Rīgā. Ja pieņemsim kāds cilvēks no reģiona vēlētos pieteikties uz šīm vakancēm, bet, protams, runa ir par dzīvesvietu, vai kaut kā šādā veidā jūs arī varat palīdzēt? Mums līdz šim ir bijuši šāda iespēja, kad mēs nodrošinām darbiniekiem dienesta viesnīcas. Taču no nākamā gada marta mēneša šāda iespēja vairs nebūs. Tādēļ, ka mēs tomēr vēlamies stiprināt šo te vienlīdzību, kad visi mūsu darbinieki ir vienlīdz vērtīgi un viņiem ir vienādas tiesības. Līdz ar to tad dienesta viesnīcu mēs vairs nenodrošināsim, paliks tikai viesnīcas tiem cilvēkiem, kuri brauc palīgā piestrādāt uz Rīgu. Jā, labi, paldies par atbildi. Un vēl viens jautājums, minējāt arī par šiem loģistikas darbiniekiem, komplektētājiem. Vai šiem darbiniekiem arī nepieciešams kaut kādas papildus prasmes vai teiksim, licences vai tiesības, teiksim, uz auto pacēlāju, vai tās jūs arī varbūt apmācības nodrošināt? Ir ieteicams, protams, ja šādas apliecības, ja certifikāti ir, tas tikai pātrina šo procesu, kad var stāties darbā un efektīvi strādāt, bet var arī bez pieteikties, un mēs tad skatāmies pēc kandidāta spējām prasmēm, piemērojam aktuālāko, piemērotāko vakanci, jeb amata pozīciju, ja viņš vēlas šo preču iekrāvējo pozīciju, tad, protams, mēs apmācam. Jā, labi. Paldies.
Un kā nākamajiem dalībniekiem es gribu dot vārdu uzņēmumu Depot-D un viņa pārstāvei Ildzei Švartei. Lūdzu, Ilze, jūsu video. Esam šeit Imantā pie jaunā Depot veikala, kurš pašlaik gan ir būvniecības stadijā, bet aktīva darbība uz doto brīdi notiek, un mēs strādājam pie veikala iekārtošanās darbiem. Sakarā ar to jau ir laiks, kad mēs savā kolektīvā aicinām jaunus kolēģus un esam uzsākuši aktīvu atlasi. Kā jau redzat, veikals ceļās, cik nu var redzēt uz doto brīdi mūsu ekrāniņā, tāpēc arī esam ārā, lai parādītu sevi, lai iepazīstinātu un pašlaik komplektējam savus darbiniekus. Kas nu ir tās mūsu aktīvās un aktuālās vakances? Tie ir pārdevēji konsultanti, kas ir vajadzīgi arī apkopējas, sētnieki, kas strādās pie mūsu lieliskā veikala uzkopšanas un sakopšanas darbiem. Aktīvi meklējam tiešām kādus 15-20 cilvēkus, kas palīdzēs jau pieslēgsies pašā iesākumā iekārtošanas darbos, jo mums, kā redzat, aktīvi notiek uzkopšana, tīrīšana, plauktu sistēmu iekārtošanas darbi. Tālāk, jā, un tad pārdevēja konsultanti. Tās ir, protams, nodaļas specifiskās būvniecība, elektrība, ir santehnika un plīžu nodaļa, bet, ja gadījumā jaunajiem darbiniekiem nav iespēja un nav zināšanas, par to arī nevajag baidīties, jo mums ir iekšējā apmācības sistēmas darbinieki, ir ievadas process, tā kā būs kas apmāca, būs kas ievada sistēmā, tā kā droši sūtat savus CV un nāciet pie mums ciemos. Esam Imantā Kurzemes prospektā 3B, tā kā esam pagaidu ofisos, pagaidām, kas man ir aiz muguras, tā kā laipni gaidīti. Vēl viena no svarīgām pozīcijām, ko dotā brīdī arī atlasam, tas ir lielo klientu pārdošanas speciālists. Tur gan būs vajadzīgs kolektīvā cilvēks, kas ir ar zināšanām, kam ir pieredzīta šajā jomā, jo tas strādās ar lielajiem uzņēmumiem, strādās ar privātajiem klientiem, kas, pieņemsim, būvē māju, iekārtos sev labiekārtot dzīvokli, tad tas būs tas cilvēks, kas palīdzēs viņam izvēlēties vajadzīgo produkciju. Jā, tādi mēs esam, tā mēs izskatāmies, un uz doto brīdi gaidām pieteikumus, nāciet pie mums ciemos, vai arī sūtiet savus CV uz mūsu e-pastiņu cv@depot.lv. Paldies par uzmanību. Jā. Dzirdat mani? Tagad dzirdu. Jā. Paldies par stāstījumu. Un gribu arī uzdot dažus tādus papildus jautājumus. Minējāt, ka nodrošināt arī apmācības. Cik apmēram ilgs šīs apmācības šiem topošiem darbiniekiem? Tas, protams, ir atkarīgs no tās nodaļas, kurā darbinieks atrodas un kuras nodaļas viņam nepieciešams zināt, bet principā tas ilgs līdz mēnesim. Ir jāskatās, kāds ir darbinieks un cik daudz viņam ir priekšzināšanas un kur iepriekš ir strādājis, bet spēju iemācīt, apmācīt darbinieks, jo veikals vērsies nākamā gada sākumā, tā kā posms ir aktīvai apmācībai, iekārtošanai un var redzēt un darboties pats, izzināt preci, kamēr vēl veikals ir iekārtošanas procesā. Un vēl viens jautājums. Jums, es redzēju, arī ir darbā piedāvājums arī tāda kā nodaļu vadītājiem. Cik ilgā laikā, piemēram, sākot strādāt kā pārdevējs konsultants, kādas ir tās izaugsmes iespējas, piemēram, kļūt par nodaļas vadītāju? Pēc jūsu tās pieredzes varbūt. Jā, protams, izaugsmes iespējas mūsu uzņēmums viennozīmīgi piedāvā, un tas arī ir mūsu galvenais mērķis un motivācija. Protams, kāds ir darbinieks, cik viņš ir aktīvs, cik viņš ir zinošs un cik viņš strādāt gribos. Tas jau ir galvenās vērtības, bet nostrādājot
pieņemsim pusgadu un uz augšu. Iespējams, ka viņš ir ļoti labs un aktīvi pierāda jau šajā posmā un uz veikala atvēršanu viņš jau ir nodaļu vadītājs. Tā kā to mēs neizslēdzam, tie jautājumi ir tīri individuāli. Jā, paldies, Ilze, un prieks, ka attīstaties, un ka jums ir jauns veikals, un lai veicās arī darbinieku atrašanā. Paldies par labu vēlējumiem. Un tālāk gribu dot vārdu nākošam dalībniekam, uzņēmumam Kesko Senukai Latvija, kuru pārstāv Dagnija Bogdānova. Labdien! Man dzird. Man sauc Dagnija, es pārstāvu uzņēmumu Kesko. Un es varbūt gribēju mazliet vairāk nevis pastāstīt šoreiz, bet parādīt par mums. Tāpēc es nošērošu ekrānu. Vai redz? Jā, redzam. Lieliski. Vai zināji, ka mums ir viss? Nu gandrīz viss. Trūkst tikai tevis. Pievienojies 800 priecīgu cilvēku komandai kādā no 11 veikaliem Latvijā un strauji audz kopā ar mums. Lai ko tu gaidītu no sava darba, varam to piedāvāt. Lai kā tu gribētu plānot savu laiku, pie mums tas iespējams. Lai kas tevi padarītu laimīgu un motivētu, mums tas ir! Mēs taču teicām, mums ir viss, trūks tikai tevis! Piesakies darbam, kā Senukai jau tagad! Tad mazliet vairāk stāstot par to, kas ir tās aktuālās vakances mums šobrīd. Tas ir faktiski ļoti līdzīgs kā arī iepriekšējiem stāstītājiem. Tas būs vairāk tomēr pārdevēju segments, kasieru segments, noliktavas komplektētāju segments. Un šīs vakances, viņas ir faktiski gan Rīgā, gan reģionos, un, lai es teiktu šobrīd kādus ciparus vai konkrētas pozīcijas, laikam nē, jo situācija kā vienmēr ir ļoti mainīga, un kandidāti vienmēr var atrast sev vietu Kesko kolektīvā, piesakoties veikalos pie veikalu vadītājiem, vai arī rakstot attiecīgi darbus Kesko Senukai. Es gribēju parādīt vēl vienu video par mums, jo es negribu stāstīt par mums, es gribu, lai to dara mūsu darbinieki. Man ļoti patīk šis jaunais mūsu veikals. Šeit ir ļoti labi kolēģi, atsaucīgi darbinieki. Vienmēr, ja tev būs kādas neskaidrības, vienmēr tā palīdzēs. Šeit ir gaiši, smaidīgi un lūdzošajās burvīgajā veikalā. Man šeit patīk tiešām strādāt. Jūtos labi, brīvi un ļoti labi atmosfēra šeit. Izvēlējos un man patīk strādāt Senukai, jo mums ir augstākais atalgojums Latvijas darba tirgū. Man patīk strādāt, jo nav garlaicīgi. Katra diena ir savādāka. Strādāju gan dārzā, pie puķēm, strādāju gan dino zonu nodaļā, pie dzīvnieku aksesuāriem barības un arī sezonā. Es jūtos droši un pārliecinoši. Senukai man patīk strādāt, tāpēc, ka ir attieksme ļoti laba, kolektīvs ir ļoti sadraudzīgs un vienmēr ir viegli atnākt uz darbu, ir vēlme nākt uz darbu, nevis turēties mājās. Kesko Senukai Latvija šajos laikos rūpēs darbinieku drošību kā prioritāti. Attiecīgi tiek nodrošināti visi darba drošības līdzekļi, kas nepieciešami, tā skaitā izplatītās maskas, tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļos, tiek ievērots, lai darbinieki distancētos, nesātu vairogus. Tāpat tiek sakots līdzi, lai darbinieki strādātu maksimāli atdalīti. Tie darbinieki, kuriem ir iespēja atrasties atsevišķi birojā, tie strādā dalīti, katrs savās kabinetā. Tie, kuri strādā veikalā, attiecīgi strādā dalīti divās mājās, lai mazinātu šo saskarsmes iespējamību un lai būtu lielākas iespējas vienmēr būt veseliem, sveikiem un apmierinātiem. Tāpat arī mēs nodrošinām mūsu darbiniekiem veselības apdrošināšanu. Tas ir ļoti progresīvs un dinamisks uzņēmums. Tāda izaugsmas iespējas, kā manā karjerā iepriekš nav bijušas, kā ir šajā uzņēmumā piedzīvots. Jauns, skaists veikals, plašs un tīrs, jauna cenu, kā lai teikt, cenu noformējums, elektroniskās cenas. Darbiniekiem viegli strādāt ar viņām. Ļoti jauks kolektīvs, ļoti patīk vadība.
mūsu Ozola vadība. Veikala vadītāja tīpaši pretīm nākoša, saprotoša, ir arī prasīga. Un man tiešām ir ļoti veicies ar darbiniekiem. Protams, ir dažādi, bet lielākā daļa ir tiešām ļoti atbildīgi darbinieki, kas izdara darbu, atstāja, komunicē ar kolēģiem, kas ir vēl jāpadara. Tā kā komanda ir ļoti laba. Ņēmumā es jūtos tiešām droši un stabili, tāpēc, kad tiek domāts par darbiniekiem, jā, un tiek visādi varianti piedāvāti, un darbinieks šeit tiešām es jūtos tā, ka man darbs būs, atradīs vienalga, ko es darīšu, bet man viņš būs. Sveiki! Es ticu, ka Kesko Saņukai ir tiešām karjeras iespējas. Es atnācu šeit strādāt par vecāko pārdevēju, un pēc 3 mēnešiem nostrādātiem tas kļuvis par privātu personu konsultantu. Un es ticu tam, ka tas viss vēl neapstādinās mani. Ja. Arī tad gribēju pavaicāt arī par kaut kādām apmācību iespējām, vai arī to jūs nodrošināt saviem jauniem darbiniekiem? Jā, mums darbiniekiem uzsākot darbu ir diezgan liels apmācību plāns. Šeit ir gan sākot lielākoties ar tādiem tehniskām lietām, kas ir nepieciešams tieši viņu darbam, kā arī, ja tie ir nepieciešami kādi certifikāti uz pacēlājiem vai kādiem citiem braucamrīkiem vai darbu augstumā uz trepēm, tad arī to mēs nodrošinām. Šobrīd gan tas notiek tiešsaistē, bet faktiski tas notiek, jo, teiksim tā, uzsākot darbu mēs nepielaižam pie darba, pirms tiek iegūti attiecīgie certifikāti un apgūtas praktiskās zināšanas par konkrēto jomu, lai tad cilvēks varētu kvalificēti konsultēt cilvēkus, klientus. Paldies! Un vēl arī gribēju jautāt, vai jūsu uzņēmumā arī ir kāda papildus bonus vai stimulēšanas sistēma darbiniekiem? Jā, mums ir diezgan plaša motivācijas sistēma tieši darbiniekiem, kas sastāv no vairākiem rādītājiem veikalā, kas tiek rēķināta, teiksim tā, katru mēnesi un arī izmaksāta kopā ar algu. Jā, paldies par stāstījumu un par izskaidrojušiem arī ļoti interesantiem video. Un gribu teikt, ka ar to mūsu šodienas darba tiešsaistes diena ir noslēgusies. Gribu pateikt paldies visiem dalībniekiem, mūsu darba devējiem, kuri bija atsaucīgi un piedalījās mums. Paldies visiem skatītājiem, kas skatījās, un novēlu mums visiem, gan darba devējiem, gan darba meklētājiem atrast vienam otru, un lai mums kopā visiem veicās.